Labdien, Meldas darbnīcā. Mans vārds ir Melda Šrauba. Ja jūs man vēl nepazīstat. Tas nav aiz loga, tas ir mums foniņā, lai ir balta ziema. Un drusku tā kā ziemas svētku sajūtu, ja, ieviešam šeit. Es jūs aicinu otrdien uz hidrolātu meistarklasi, ja precīzāk, kur mēs katrs viens sev saliesim šādā 100 ml pudelītē savu hidrolātu. Un, lai jums būtu mazliet tas ieskats, un līdz šai sekundē es jau jūs esmu ieinteresējusi, tad skatieties tālāk. Kopā ar jums es pasmažošu, sajutīšu, sasmažošu hidrolātus, kādi nu tad man te ir, un pastāstīšu par to, kas ir hidrolāti un kas ir mani hidrolāti. Bet sāksim, es nolikšu šādi, lai jūs redzat galdu. Šādi, ja? Sāksim ar to, kā es lietoju tagad pēdējā laikā savus hidrolātus. Kādu brīdi pēc, tā kā sākās rudens, septembrī vēl es gāju laukā plūcu ārstniecības augus, tā kā savai dienas tējai. Un oktobrī jau prasījās jau iet uz savu zāļu tējas kapīša un tā kā paņemt tās zālītes, ko es esmu vasarā ievākusi un sataisīt tādā mikstējiņā un dzert. Un kādu laiku atpakaļ, kādu labu laiku atpakaļ, nedēļas laikam 3 atpakaļ, pie kā es šobrīd priekš sevis no aprīļa mēneša esmu iedevusi sev lielu pauzi. Tie, kas mani zina un pazīst, jūs zinat, man ir pauze, lai es neieslīgtu kārtīgā depresijā, es ļauju savai intuīcijai darīt to, kas nu man prasījās. Un manā gadījumā tikai tās ikdienišķās lietas, un es, tā teikt, turēju savus hidrolātus zem pūra. Es arī šajā vasarā uztaisīju tikai 2 hidrolātus, un uzreiz varu teikt, hidrolāts var stāvēt vairāk, tā kā ir dzīvs un var stāvēt šādos melnos, necaurspīdīgos iepakojumos vairāk kā gadu. Nekas viņam nenotiek. Es teiktu, ka daži labi hidrolāti vēl vairāk attīstās, tā kā atdod savu suliņu. Piedodiet, mīļie tiktakāņi, ja jūs mani redzat, es tomēr tā kā vairāk Facebookā un Facebook tiešraidē runāšu, jo šeit laivas nesaglabājas, un tiem, kuriem interesē, vienkārši pārējiet uz Facebook, sameklējiet Meldas darbnīca, un tur arī jūs visu varēsiet pēc tam noskatīties atkārtojumā. Un arī man šeit TikTokā ir diezgan tāda kamera duļķaina, es gribētu teikt, bet paldies par visām sirsniņām, pateicos jums. Tātad atgriežamies atpakaļ šeit. Sākšu ar to, kāda ir mana tagad rutīna. Tātad es dzēru tēju, salsīju, visu kaut ko intuitīvi, pat nepievēršot uzmanību, jo viss, kas ir manā mājā, viss priekš manis ir labs un viss man der. Ārstniecības augus es vasarā savācu, hidrolātus uztaisīju tikai asinszāli un vībotni. Un arī eksperimentālā kārtā, jo asinszāli burtiski līda mājās, un no vībotnes es gribēju dabūt ēterisko eļu, es viņu nedabūju, jo vībotni ļoti maz atdod ēterisko eļu, lai viņu varētu pēc tam ievākt. Tādā veidā, kā es to gatavoju, es negatavoju. Man ir 50 litru katls, ir mazāki katli, kurus viņus gatavoju, bet lai cik es šogad daudz uztaisīju, es uztaisīju daudz. Ēterisko eļu es redzu virspusē, bet es viņu nevaru ievākt. Tas bija mans eksperiments, bet to es darīju priekš sevis. Par šo un vēl plašāk visu es izstāstīšu jau otrdien, 16. decembrī, Rīgā, Krišāna Barona ielā 130. Precīzi informāciju tie, kas nezinu, es nosūtīšu privāti. Tā kā uzreiz piesakamies, kamēr ir vēl vietas.
šādas meistarklases tiek ātri sagrupējās, bet vienmēr mēs varam to atkārtot. Tāpēc, ja jums ir mazais impulsiņš, tad piesakieties. Jebkur man privāti. Es pēc tam, protams, ielikšu kontaktus, telefonu numuru un e-pasta adresi, bet šobrīd jau, ja jūs jūtat, tad rakstiet man. Šis būs garš ēters, šis būs interesants ēters. Runāšu savā stilā, kā plūdīs, tā būs. Un par šo plūšanu es ļoti sev tā kā pārmetu, kāpēc man ir šī runa, bet ūdens ir ja mēs runājam par stihijām, tad ir ūdens, gaiss, uguns un zeme. Man gaiss ir ļoti maz, un gaiss ir par domām, par domu strukturizāciju, un ūdens man ir 40%, tāpēc arī es plūstu, tāpēc iesaku jums vienkārši noķert to, kas jums ir svarīgs, nerediģēt manu runu, mēģināt no visas atdzirdēt to, kas jums ir svarīgs. Ja jūs reiz šeit esat apstājušies, tad ieklausieties un paklausieties, kas jums der. Jo tieši tāpat es runāju par hidrolātiem, par enerģijām, un plus es vēl esmu sistēmisko sakārtojumu vadītāja, tātad es arī lasu lauku, un hidrolāti man nāk palīgā tad, kad cilvēks strādā ar hidrolātiem, plus es vēl caur to lauku lasu enerģiju, informāciju, sajūtas un mazliet piepalīdzu un palīdzu ar to, ko redzu es. Bet es nemācu, es iesaku un uzdodu jautājumus, kāda man ir sajūta. Bet sāksim tātad, atgriežoties atpakaļ pie manas tējas, tad dzeru tēju un lieku kopā, ko sauc par intuitīvo vienkārši tējas salikšanu, bez grāmatām, bez... Un... Man visu laiku rāda lēns savienojums, bet es ceru, ka pašā rezultātā šis būs, ka šis ēters nebūs saraustīts. Un man ļoti labi nāca miegs. Nevis nogurums, nevis bēsis, ko man gribējās domāt, nevis tas, protams, arī bija sākumā, bet kad... Es atvainojos par trokšņiem, paldies meiteņas jums par sirsniņām un vispārējo, bet līdz ar to arī rodās trokšņi. Un atkal no tās tējas un no tā procesa, ko es jums gribu parādīt, to savu rīta rutīnu, man ir nonulējies šajā gadā, kopš aprīļa man ir nonulējies ļoti daudz, kas es arī esmu nonulējusi savu darbu un pateikusi sev, ka es došu sev atpūtu, es došu sev atelpu, es nekur neiespringšu, maniem hidrolātiem nekas nenotiks, ja es viņus turēšu teikt pūrā, zem pūra un par tiem nerunāšu. Galu galā man ir mājaslapa, kur kas gribēs var atrast, bet, kā mēs zinām, ja sociālos tīklus un savu produktu nevirza, tad tas, protams, nav redzams. Un tāpat laikā es iedevu sev brīvu vaļu, tad, kad man būs enerģija, tad, kad man būs spēks, tad, kad es runāšu no savas veselīgās daļas, no savu veselumu, tad es arī runāšu. Un tātad tēja atkal, ja? Es ceru uz tējas, tās intuitīvās un rītīgi labs miegs. Es tā kā... gan naktīs gulēju labu, gan arī es varēju, sākās drūmais laiks, darbi ir padarīti, tā kā pauzīt, tā kā nepauzīt, es saprotu, ka vēl es neesmu tik izdziedinājusies, un tas līdz galam nav iespējams, bet tik izdziedinājusies, lai es varētu pieteikt sistēmisko sakārtojumu grupas, bet tāpat laikā arī nav tā, ka es kaut kur steigtos, un sāku pētīt, kas notiek. Sāku, protams, skatīties sociālos tīklos, kāds gaiss ir laukā, kas notiek, bet man ļoti prasījās tāds vienkārši relaksēta atpūta, roku darbi, es uztamburēju, uzadīju, tā kā mājās drusku radoši padarbojos, šo un to padarīju, mājas tīrīšana tā kā tas nav bijis līdz šim, jo... noņemot nost visu to, kur man nav enerģija, darot to, kur man ir enerģija. Un vienalga, kaut kādu mēnesi es dzēru to savu intuitīvo tēju, bet tur katru reizi kaut kas mainījās. Bet bija viena zālīte, ko es liku katru reizi klāt. Ja pirms šīs zālītes man bija tikai teorija par to,
kā tas varētu būt tā, tad pilnīgi netīšām uz sevi intuitīvi es saprotu, ka tas patiešām ir tā. Un vai jūs zinat, kas ir mūsu Latvijas antidepresants? Tā ir asinszāle. Tā ir asinszāle, kura ir antidepresants. Tur nav variantu. Strīdiem nav varianti, ja? Un es sāku tā kā, saprotiet, ir tā, ka tad, kad tu absolūti esi atslābinājies un ir izgulēts viss miegs un ir atslābināts viss nervu šūnas, tad tikai tad var tikt klāt tam, kas ir patiesībā, kā es patiesībā jūtos, kas ir tās iekšējās jūtas un sajūtas, un izanalizēt visas lietas, visu ko, jo ir absolūts nervu atslābums, ir faktiskās lietas, kas tā kā ir faktiskie notikumi, kas ir, ko nevar mainīt, kur ir vajadzīgs laiks, kam ir vajadzīgs telpa un tā, bet paverās vēl kaut kāds slānis, un manā gadījumā tā kā es pamodos gan rītā, gan es arī kārtīgi arī pusdienas laiku gulēju, jāsaka, ir, ziniet, kā laukos vai ne, pēc smaga darba, pēd pusdieniņas un paguļ, un man bija tāpatās, un es nevarēju, tā kā sev pretoties, un es tajā visā, ja es, teiksim, ja mēs būtu ieslēgusi prātu taisot tējas, es sev neiedotu tādu pieredzi, kāda man bija. Kāpēc es šeit šobrīd attaisnos? Tāpēc, ka vai tu nezini, kādas tējas tu liec un ko viņas nozīmē? Es zinu, bet vienkārši manu intuīciju, mans 6., 7., 8. prāts nostrādāja pret manu šo prātu. Un es pie visām tējām es liku klāt asinszāli. Un es viņu dzēru gan vakarā, gan rītā, gan jau ir vēl kanniņā palikusi pāri arī pa nakti. Un kas nomierināja visu manu sistēmu, kas ļāva man iziet kaut kādam mēnesī absolūtā, es teiktu, bez enerģijas, bez spēka, bet tāpat laikā mans aulējošais prāts, mans prāts, tev jādara, ātri jāatjaunojās, ātri jābeidz, ir jānoliek viss savs skumjas, savs bēdas kaut kur malā, kaut kas ir jādara, taču jādara, tas viss vienkārši nonulējās. Un tad, kad es sāku domāt un skatīties un skatījos, un tā kā man ir sistēmisko sakārtojumu prakses domāšana, jeb lauka domāšana, jeb jūs to arī varat saukt par channelingu, vienkārši tas vārds nelīmējās vispār nekādā veidā kopā, un sāku domāt, ok, man ir ļoti labi, es ļoti labi jūtos, ļoti forši, un ir pa nakti ir viedi sapņi, un dziļas sajūtas, un mierīgs prāts, un viss ir forši, un iet kaut kādi paralēlē procesi, kas notiek tikai ar mani. Es lasīju daudz literatūras, kas palīdzēja man iziet cauri dažādiem posmiem. Izvilku ārā savas kladītes, kuras pa gadiem ir pierakstītas, un kur tikai tagad nopietni, bet redz, kur es jau šo jau, tā kā iepriekš man bija sajūta par to, kas varētu būt, un ļoti daudz dažādu pārdomu. Tāpēc es šo tēju atšifrēju, ka es pati esmu, tā teikt, sevi nolikusi kārtīgā miedziņā, un, protams, sāku domāt, ko darīt tālāk. No sava klāsta, un sāku skatīties visu savu tēju klāstu, un redzu, ka es esmu šogad vairāk vai mazāk ievākusi tiešām nervu nomierinošās tējas. Man viņas ir pārsvarā, man ir maz uzmundrinošās tējas, bet ļoti daudz nervu nomierinošās, tieši dažādu nervu, ne tikai no ārējā uztraukuma nervu, bet dažādu nervu nomierinošās tējas. Un man ir sava aptieciņa, un tie ir hidrolāti, un es visu laiku esmu teikusi, un šobrīd to uz sevi atkal varēšu izmēģināt, un jau ir vairākas dienas, varbūt 6, varbūt nedēļu, kad es dzeru, iekšķīgi lietoju savus hidrolātus, un kā es viņus meklēju, arī to es jums piedāvāšu otrdien darīt.
katram pēc sava nodoma piedāvāšu jums veidot saliet savu hidrolātu, bet es lēju savu hidrolātu. Mans nodoms bija ļoti harmoniski iziet no šīs miera fāzes, tālāk uz darbošanās un uz enerģijas fāzi, netraumējot sevi, tā kā nenoslogojot manu sistēmu. Tad es tā kā uzlieku savu nodomu absolūtā mierā un eju pie savas aptieciņas. Es jums man sanāks, parādīšu, kāda ir mana aptieciņa. Tāda mīļais pārmaiņas. Šis ir mani hidrolāti. Šie ir mani hidrolāti, un es vienkārši ar acīm ciet, neskatoties uz nosaukumiem. Man ir tā kā atvilknē, un es vienkārši katrai pudelei pieskaroties, jo mums jau tikai liekas, ka šitas ir, viņš ierobežo smaržu, viņš ierobežo, lai neizgarotu ūdens, bet tā enerģija viņu virmo. Jo vienkārši es tā kā lūdzu, lai sāku virmot. Protams, ka es pēc tam smažoju, skatījos, lasīju, pieslēdzu prātu, bet no sākuma es darīju tā un aicināšu arī jūs otrdien šādi rīkoties. Un es izveidoju savu hidrolātu, kuru es dzeršu. Un tā kā šodien es vēl neesmu dzērusi, un tagad nes cik minūtes jau runāju, un man muti sausa, es izveidošu kopā ar jums, jo vienmēr ir jautājums, cik man liet, ko man būtu. Tur ir ļoti individuāli. Tā, es saliešu, padzēršos, un tad es izstāstīšu, kad nav, tā kā ir, protams, kaut kādi rāmji, kā mēs viņus lietojam, mēs nevaram pat taisnot dzert šo te hidrolātu, jo viņš ir nenormāli koncentrēts, es teiktu, tā kā homeopātijā vai ne, kur ir pilīti, ir daudz. Tāpat tās arī ar hidrolātiem. Bet es daru tā, es to daru tukšā glāzē, tiešām, lai es redzētu, ka es kaut kā roku, tur kaķis atskrien un uz roku uzsit un tad var ieliet, bet šobrīd es to darīšu pilnā glāzē. Jūs redziet, ka cik man tas ūdens ir, un man saveidojās 3 hidrolāti, kurus man gribās padzert. Tas ir vītos, vītolu ir ļoti daudz, bet tas ir tas, kas ir pupolu vītos, kur ir skaistie pupoliņi. Tādu šļukiņu. Jūs varat liet caur karoti, tā kā vienu ēdamu karoti. Ja uz tādu glāzi, tad vienu ēdamu karoti. To es nošu šeit. Nē, to es nenošu teicām, man viņš sajuks. Tad es lieku klāt obligāti ābeli. Ābeli bija tas pirmais, ko jau es bez domāšanas gribēju, un viņi man patiešām arī rokās nonāca. Arī tādu vienu šļuku un pelešķis. Pelešķis ir dievs, es teiktu tāpat, es tā saku par visiem augiem, bet pelešķis ir, es nezinu, varbūt jūs redzēsiet, viņš iekrāsosies, iedurķosies, redziet? Viņš iedurķojas, jo pelešķim ir zils ēters, un viņš ir ēterisks, ļoti ēterisks, un ja man būtu iespēja ļoti daudz uztaisīt, es varētu sataisīt pelešķu ēteri ir Solvitai Kūnei. Tur jūs viņus varat dabūt. Lūk, un tad šādu glāzi ūdens ar hidrolātiem es arī viņu izdzeru. Šitie konkrētie hidrolāti ir garšīgi. Tas nav cukurs, tas nav saldi, bet tas nav rūkti, tā nav mātere, tā nav vērmele, vai tas arī nav garšvielu maisījums vai baziliks, vai kas ir tie specifiskie augi. Protams, ka viņš nav, tā kā limonādi, garšīgs, un viņam ir aiziet pa visiem receptoriem šī ēteriskā eļļa, šis hidrolāta garš, šis augu gars, un nedzers kā limonādi, vai ne, bet viņš arī nav negaršīgs, viņu var iedzert. Un ja ir tā, kad viņš arī ļoti prasās, un ja ir tā, kad jūs tā kā dzeriet un jums ir par rūgtu, sašķaidiet, jo ūdens pa sliktu nenāks. Ielaiet vēl vairāk ūdeni, vienkārši, lai viņš ir tāds blāvi, tikai tā garšiņa, un tad arī jūs varēsiet iedzert. Jā,
un šādu glāzi. Ja, saprotiet, es esmu pie šiem augiem pieradusi, es esmu pie hidrolātiem pieradusi, tas ir kā jeb pie kā ir jāpierod. Es arī sāku savu dziedināšanos, savu atveseļošanos, es sāku ar vienkārši, man pietika, ka es vienkārši šitā atpūšos, un, man tā patīk, man hidrolās vienkārši varētu kaifot. Šī ir kaķa mētra, arī nomierinoša. Kaķa mētra ir ļoti, ļoti tikai maiga un nomierinoša. Un man pietika ar hidrolātu, kad es jau sēlpojos ar to plūsmiņu, to lietiņu, kas uz no to, jā, šito pūtienu, un man jau bija labi. Tad, protams, ka es jau esmu ar viņiem apradusi, un es vienmēr priecājos, ka varu pasmažot un iegādāties kādus augus, kas man nav, izjūtot to kaifu kā pirmo reizi. Tas ir tāpatās kā arī tad, kad es taisu jaunus hidrolātus, bet ap šiem es esmu pieratus, un es sapratu, ka man ar pūšanu vien nepietiks, lai es varētu dabūt to jauno savu resursu, to izcelt sevi ārā jau jaunā gaismā tikai ar pūšanos. Tāpēc es arī sapratu, ka es viņu lietošu. Šitās pudeles ir puslitrs, tātad man kopā ir 1,5 litrs. To es esmu tā izdomājusi, ka es to 1,5 litru izdzeršu. Man tur būs ilgam laikam. Bet to es sajutīšu, un es tiešām, ja jūs arī izlemjat tā darīt, vai jūs tā vēl neesat darījuši, bet jums ir tad nav obligāti tā kā iedot sev to, es tagad izdzeršu 1,5 litru, un tad jau kaut kādā brīdī jūs sākat just, kas prūs, ka nevar vairāk iedzert. Visai sistēmai, organismam, ēteriskajam laukam, visam pietiek. Vairs nav vajadzīgs šo te lietot, ja jau sāk jau sist uz augšu un saprot, ka tu jau aizmirsti par to. Tad pietiek. Liekam nost, ņemam kaut ko jaunu priekš sevis. Un ar hidrolātiem, kā viņas vēl var saprast, ka organismam vajag, ka tu padzeries, un tāda sajūta, ka tu nepadzeries, ka vajag vēl un vēl. Bet es uzskatu un domāju, ka ne vairāk kā 1 glāzi dienā, respektīvi tātad 3 ēdamkarotes, vai manā gadījumā tādas 3 šļukas, ir diennakts deva. Vairāk nevajag. Vairāk nav nepieciešams. Jo, ja tas būtu tējā, es tā uz sitienu varētu domāt, ja tas būtu tējā, tie būtu varbūt kādi 4 litri augu tējas. Kā mēs taisam vai ne, ja mēs taisam tādu dzeramu, es apmēram tā galvā saskaitīju, tad tie būtu 4, mēs 4 litrus nevaram izdzert. Tā kā, ja jūs esat iesācējs un sākat lietot šos hidrolātus iekšķīgi, tad tiešām mazām devām sevi pieredināt. Jo, padomājam no augu perspektīvas, tas ir, ka jūs dienā varētu... Kas mums tie ir no ēdami? Piemēram, baziliks, vai ne? Ja jūs izdomājat dzert baziliku, vai jūs varētu kaut kādu šitādu lielu buntu bazilika apēst dienā, vai ne? Nevarētu, un arī tas nav vajadzīgs. Un tad, pat cik tas ir reducēts un viss saspiests, un šeit ir vairāk, protams, ir tās visu augu vērtības, un vēl dažādāks cits, mēs to palasīsim par tām vērtībām šajā grāmatā, bet galvenais šeit ir auga gars, enerģija, enerģētiskais lauks, jo ar hidrolātiem pašā pamatā mēs tīram, pilnveidojam, iekļaujam, sakārtojam savu enerģētisko lauku, to, ko mēs it kā ar aci redzēt nevaram. Un tikai tad tas ir fiziskajā ķermenī, jo mūsu slimības un mūsu bēdiņas, viņas jau arī nāk no kaut kurienes, vai ne ļoti elementāri. Kaut kur aizgājām, tur bija cilvēks, kurš klepoja, atnāca mājās, es arī klepoju. Viņš jau tas klepus, protams, iekšā bija kaut kāds mezgliņš vai kaut kāda, nevis kaut kāda, bet bija imūnsistēma bija pamazinājusies un tas bacils varēja vieglāk atnākt, bet hidrolāti ir par to, ka mēs tīram, mēs tā kā, varētu teikt, tīram, sakārtojam savu ēterisko lauku. Un
Un, protams, es jau te pavicinājos. Paldies šīm burvīgajām sievietēm Vaira Kārkliņa un Mineta Kulmane, kuras ir izdevušas grāmatu. Cik man zināms, viņu vairs nav iespējams iegādāties, bet man gadījās tā, ka man kādā tirdziņā pazuda. Tirdziņos dažādi mēdz pazust. Man ļoti negribās domāt, bet jā, pazuda. Un tad es lūdzu Vairai, laikam Vairai es rakstīju, es lūdzu, vai ir kaut kāda iespēja pārdrukāt un pārrakstīt, vai jebkā dabūt zināšanas. Un viņi man atsūtīja vēl vienu grāmatu, bet es domāju, kad jūs bija gatava braukt un pie viņas un vienalga, kur dabūt grāmatu un pārfotografēt. Bet paldies, un man bija iespēja iegādāties vēl vienu grāmatu. Tā kā tā, jo kam tā teikt, Dieviņš ir licis to darīt, un es arvien vairāk esmu pārliecinājusies, ka augu gāri, hidrolāti, augūdeņi, ka tas ir mans, man to patīk darīt. Es saprotu, no kuras dvēseles stāvokļa es drīkstu par to runāt, un kuras absolūti nedrīkstu, jo saprotiet, augi, daba, koki, viņi bija pirms manis. Es ienācu zemē šeit pēc tam šādā te avatāriņā. Un visdrīzāk man ir kaut kādas iepriekšējās dzīves, nevis visdrīzāk, bet es skaidri zinu, kāds man ir, kur es jau iepazinos ar augiem, un kur jau man bija dažādas attiecības ar dzīvo dabu, droši vien visādās pozīcijās, tad šobrīd es ar lielu cieņu, ar lielu mīlestību izturos pret augiem, tik cik tas ir iespējams. Nu, ja ir jāzāģē zēri, tad es viņu zāģē, bet es vienmēr domāju, kā būtu, ja es šito visu ieliku tagad katlā. Bet, mankārība arī nav vietas šeit, vai ne? Un tas ir mans, un nav ko turēt sveces zem pūra, nav ko tikai man un sev ir jādalās, ir jādod. Diemžēl šis prieks nav lēts, bet arī nav, man nav visdārgākais. Tāpēc es cenšos ļoti nepārspīlēt ar iepakojumiem. Man ordināli ir šāds iepakojums, jūs varbūt pazīstat, bet, piemēram, tad, kad man ir beigušies šīs te uzlīmes, nekā cita man uz uzlīmēm nav, jo es esmu nodokļu maksātājs, un mans personas kods arī ir tas, kas to nosaka, un šis te vārds Meletas darbnīca ir tā, kas ir oficiāli. Tāpēc es ļoti neaizraujos ar papīriem, jo katrs papīrs maksā. Un tad, kad man ir beidzies, es tad vienkārši izdrukāju vai uzrakstu ar roku, un otrā pusē ir tas mans logo, un es par to nekaunos, jo, manuprāt, ir svarīgāk to, kas ir iekšā, nevis to, kāds ir iepakojums. Jā, lai pārdotu, pārdošanas pēc ir svarīgi, bet es gribu nodot to, kas ir iekšpusē. Tā kā es gribu nodot no sevis to, kas ir iekšpusē, tāpatās arī to manu dabas doto svēto ūdeni, vai kā mana meita saka, svētie pesteļūdeņi, nevienā vārdā viņi nekļūdās, un par to arī gribu šodien izstāstīt. Tātad, jā, par grāmatu. Šajā grāmatā varbūt arī kaut ko palasīsim, tad man būs brīlis jāuzliek, kaut ko arī palasīsim, kaut ko paskatīsimies. Es jums arī šito gribēju nodemonstrēt, bet tagad es neesmu sagatavojusi. Un es gribēju nodemonstrēt, lai es bišķiņ tā kā sajust, ļaujiet man jūs uzlikt nedaudz uz pauzes. Ļaujiet man jūs nedaudz uzlikt uz pauzes, tas gan šeit nav iespējams. Un ātri sameklēt kādu tukšo iepakojumu, lai es jums varu pastāstīt. Es kaut kā līdz galam šito nebiju izdomājis, bet tagad man ienāca prātā, ka tā varētu.
Esmu atpakaļ. Zinu, neprofesionāli, bet dabīgi. Tātad, tas, ko mēs visi kopā darīsim otrdien, tad, kad tuvākais datums ir otrdien, 16. decembris, mēs tātad visu šeit ir, nav viss mans klāsts, bet tad, kad jūs atnāksiet, jūs redzēsiet ar muguriņām noliktus hidrolātu pudeles. Un katrā pudelē, protams, ir iekšā ar uzlīmētu nosaukumu un tā, bet jūs, kad atnāksiet, jūs redzēsiet šādu. Kāpēc? Tāpēc, kad mums ir kaut kāds priekšstats par to, ko tas augs. Tad mēs zinām, par ko tas augs ir. Vairāk vai mazāk mēs esam nojautuši, zinājuši, izlasījuši. Un tā, bet tas mūsu mērķis, kopējais, jāsaka tā, ka viens ir tas, ko es, kā jau teicu, caur ūdeni nekad ļoti struktūrāli neko 100% nevar pateikt, būs tā un tā. Manā pasaulē vispār ir tā, ka man ir es nevaru ar nevienu sastrādāties, jo es esmu ļoti plūstoša. Es uzrakstu vienu plānu, bet patiesībā izveidojas cits, tāpēc, ka tas cits veidojās no tiem cilvēkiem, kas ir sanākuši. Un ja visi ir atnākuši konkrēti uz vienu mērķi, protams, ka tas iznāks, bet ja ir atnākuši drusku tā kā just plūst un veidoties, tad tā tas arī tas lauks veidojās. Un mūsu hidrolātu laukā būs tā, ka mēs veidosim katrs savu hidrolātu ar nodomu. Tātad mums katram ir kaut kāds nodoms. Tāpat kā es tikko stāstīju par to, ka man vajag atjaunoties, man vajag ļoti mierīgā ceļā iziet no šīs asinszāles iedarbības. Es gribētu teikt tā, paldies mīļajai asinszālei. Es viņu esmu ļoti daudz sagatavojusi. Ja kādam der, lūdzu prasiet. Jāsaka gan, kā jau es teicu, tas nesanāk lēti. Šāda puslitra pudele maksā 35 eiro. Bet varu uzreiz teikt, es esmu kaut kur no pudeles šitik daudz nodzērusi. Tā varētu būt ceturdaļa. Es esmu lietojusi 2 nedēļas, šis ir 1, bet tātad es esmu 3, un tā būtu kaut kāda puspudele. Es esmu lietojusi, un es jūtu, kā man pienāk enerģija, jo es esmu šeit, es runājos, un es esmu tikus no šīs miega fāzes ārā. Protams, pārstrādājoties to tajā atkal var iekrist, bet tas jau būs cits miega stāvoklis, tas būs pārburums, nevis vienkārši nervu sistēmas tā kā atbrīvošana. Es neesmu mediķis, es vienkārši spriežu pēc sevis, es neko no medicīnas nesaprotu. Bet es ticu augu spēkam, viņi bija pirms manis, viņi ir lielāki, viņi ir gudrāki. Mums tikai ir jāmāk priekš sevis, katram priekš sevis to nolasīt, to saprast un to sajust. Un arī jūs es aicināšu izvēlēties. Tātad pirmkārt mēs noskaņosimies kopējām laukam. Mēs visu izsmaržosim, viss būs, bet tātad pirms tam ar kādu nodomu, ko es vēlos no šīs augu paradīzes, es gribētu teikt, no augu gara. Palūksim augu garam salikt mums tādu komplektiņu, mums tādu mikslīti, lai tas, kas mums katram šobrīd ir tik ļoti nepieciešams, lai caur šo auga, man negribās, caur šo auga enerģiju, ko mēs tā kā iesmidzinam savā aurā, lai tas mūsos ienesās. Un kā jau es teicu, kādam pietiek ar vienu pūtienu, un viņa lauks jau ir izkustināts, jo ir izkustināts, kā saka, šmurņiki, kas ir mūsu laukā, kas ir traucējoši, ko mēs esam tā kā sagrābstījuši un ļāvuši mūsu laukā ienākt, un ir, protams, kādi, kuriem prasās tiešām iekšēji lietot. Katra brīva izvēle, katram pēc sajūtām. Un pats galvenais, mēs trenējam savas sajūtas. Mēs trenējam, kā es jūtos ar šo smaržu. Jo viens ir tas, ka gan šajā grāmatā, ko ir uzrakstījušas diezgan zinātniski un ar pierādījumiem
par tā vērtību, šīs divas brīnišķīgās sievietes, gan arī es ņēmu informāciju no Evertu Kristīnas, no savas skolotājas Marijas Sils. Un, protams, ka tas liek klāt arī savas sajūtas. Bet man pašai ir bijusi pieredze, lai kas būtu rakstīts, tad, kad cilvēks sāk stāstīt par to augu, kā viņš jūtas, kā viņam viņš smažo, tas ir pilnīgi absolūti kaut kas cits, jo tas augs ir konkrēti viņam atnesis to informāciju, vai precīzāk sakot, caur šo auga enerģiju, caur viņu ir pilnīgi citas sajūtas un cita informācija. Tāpēc ir ļoti labi, ka mums ir priekšā daudz dažādas zāļu tējas. Mēs varam pēc apzināti sameklēt, kas mums būtu vajadzīgs, kas mums nebūtu vajadzīgs. Bet mēs tikpat labi varam sevi vērot, kā mēs jūtamies ar to augu. Un tad, caur šiem hidrolātiem, manuprāt, ir tāda ātra un sevis testējoša un sajūtoša, un tāpat laikā arī ļoti smaržīga, jo ir ļoti, ļoti daudz ļoti smažojošu un smažīgu augu, bet tad, kad saliek kopā, tad viņš smažo, es teiktu, dīvaini, jo tur ir viss mikslis kopā, tāpat kā eteriskās eļas, vai ne, ka mēs saliejam vairāk eteriskās eļas, viņas smažo, tā ir uzreiz jau cita eteriskā eļa, jo hidrolāts jau ir, tad ir, sāksim no apakšas, ir augs, tad ir tēja, tad ir dažādi, ko mēs darām ar augiem, mēs viņus liekam tinktūrās, macerātos eļļās, vai ne, vēl dažādi, kā mēs ar viņiem spēlējamies, tad tālāk jau iet, un tur ir dažādas ēteriskās vielas, tālāk jau tad ir hidrolāti, un pats gala produkts ir ēteriskās eļļas, kas ir pati smalkākā, kas ir tā smažiņa, garšiņa no visa tā auga, kas arī ir no auga visdārgākais. Un tātad atgriežoties pie tā, ko mēs darīsim otrdien, mēs otrdien tātad noskaņosimies, tad atnāksim gan fiziski, gan veseliski, un taisīsim savu, gatavosim, liesim savu hidrolātu no tā, kas man ir. Un tas process, es ceru, bet tas ir, protams, kā kuram. Tas, kurš pazīst jau augus, viņš vienkārši izvēlās savus augus, apzināti ir tāds meitenes, kuras vienkārši plūst visu augu zināšanās un saulē un pasaka, man vajadzēja tieši šito, šim. Super. Bet ļauties, es teiktu, pārsteigt, ļaut sev pārsteigt un izveidot. Un tāpēc, lai mēs varētu, varbūt tad es jums varētu parādīt, un es varētu pie reizes uzgatavot sev šo hidrolātu. Pasakiet man priekšā, kādam mērķim es varētu uztaisīt šodien šeit uz vietas hidrolātu, par kuru mēs varētu arī parunāt un kurus varētu palasīt un parādīt, parādīt jums, kā es to daru, respektīvi, kā es runāju, kā man nāk informācija, bet priekš sevis tas ir neiespējami, tas ir grūti, bet apmēram jau arī būs. Un, jā, es teicu priekš sevis, bet patiesībā es arī taisu hidrolātus priekš citiem cilvēkiem. Tātad cilvēks, un jo vairāk, jo precīzāk cilvēks pastāsta, kāpēc viņš grib, kāda ir tā iekšējā vajadzība, mēs parunājamies un ar viņu runājot, mēs sastājamies droši vien vairāk būtības, bet mēs sastājamies trīs, tā teikt, trīs pilāri, kas sataisa tieši to hidrolātu, kas nepieciešams tam cilvēkam, kuram ir šis pieprasījums. Tātad esmu es, kas klausos un nevis caur prātu, bet caur lauku, tātad kā lauks runā, ir šis cilvēks, kurš stāsta un ir šie mani augi. Un vienkārši man nāk tā sajūta, ka vajag to. Agrāk bija tā, ka es sarakstīju uz lapas un pēc tam lasīju to informāciju, par ko tas ir. Un man bieži vien bija kaut kāds viens augs, kurš izleca no konteksta, un tad kaut kur es dzirdēju, un kas ir patiesība, un nevis kaut kur, bet to teica Ilzīta Odzieša, ka pielikt to vienu pilienu, tā kā homeopātijā, kurš ir tas
palaidē mehānisms, kurš it kā izlec no konteksta, bet kurš ir nepieciešams. Visbiežāk cilvēkiem tas ir fuj, man tas riebjas, bet tas tajā sarunu kontekstā ir tas palaidē mehānisms, kurš ir maz un strādā visvairāk, kurš palaiž tos pārējos hidrolātus, pārējās enerģijas. Un tā nu mēs darbojamies, tā nu mēs taisam tos augu miksiņus hidrolātos. Un tad šodien es gribētu uztaisīt augu miksiņu kādam vienam, kuram nepieciešama drosme. Tātad uztaisīsim drosmes hidrolātu, kur ir nepieciešams, lai pārkāptu jaunā solī, izdarītu nākamo soli, pieņemtos lēmumus, beidzot sāktu pildīt, lai hidrolāts palīdz fiziski iekustēties, kā tāds stūmēja vilcēja spēks. Kāpēc ne, vai ne? Un man šeit nav visi mani hidrolāti, bet no tiem, kurus es esmu atnesusi tādus, par kuriem, nevis par kuriem, bet kurus man bija visērtāk paņemt no savas lādītes. Un uztaisīsim, tad es noteikti man vajadzēs varbūt arī kaut ko palasīt, lai būtu skaidrāks, jo bieži vien man trūkst vārdi. Es neesmu tik dairunīga, man ir sajūtas un es nevaru viņas izteikt. Un tad paldies maniem pierakstiem, kuri šīs sajūtas man tā kā iedod viņiem vārdus. Un otrs cilvēks jau grib zināt, es arī esmu tāda, kurai vajag zināt pa posmiem, par ko, kas, kā, ko viņš man iekustīs, ko viņš man darīs, kāpēc tā, kāpēc šitā. Bet man ir tā sajūta, vienkārši tev vajag. Tad šeit uztaisīsim drosmei. Kādam cilvēkam, kuram ir nepieciešama drosme, un es vienkārši atļaušu sev paņemt, no sākuma es laikam izvēlēšos. Kā es daru? Tas, ko jūs darīsiet, jums nebūs tā, ka jūs ņemsiet pudeles. Jums es ieteiktu tā, ka ņemt tā kā pudeli, apzināti aizsekt ciet, turēt savu nodomu un izsmažot. Ja? Redziet, kas rakstīts. Un izsmažot. Un ziniet, par ko ir piparmētra? Amazing, kā tie augi vienkārši strādā. Piparmētra ir absolūts skatuves augs. Ja mums vajag iet runāt plaši, ņemiet arī vērā un skatieties, kā tas augs aug. Ja jūs zinat, ja jūs esat pazīstami ar šo augu, tad vērojiet un skatieties, kā man ļoti vēl viena pudeli, kamēr viņa man nepazūd, skatās uz mani. Piparmētra ir tāds augs, ka viņš pirmkārt, saknītis ies tur, kur viņām vajag, jo es pirmajā gadā smuki iestādīju piparmētras dobītais, pa krūmiņiem viņas man aug ļoti instagramīgas, skaistas piparmētru, tādi pušķīši, superīgi. Kā jums liekas, kas otrajā gadā notika? Vienkārši izplatās. Un tad, kad viņas izplatās, bēdiņa jau ir tajā, kad es nevaru to gārsu izravēt, un viņš aiziet pļavā. Var sakot, tā kā piparmētra grib, tā viņa dara. Runās, smaržo tālu, runā plaši, augstu, kur viņa gribēs, nevis tur, kur viņu kāds ir iestādījis. Tajā pirmajā gadā tas mums, teiksim, uz skatuves tu noliec, vai ne? Un pēc tam jau mēs sākam runāt skaļi un plaši. Un piparmētra ir tāds bezprincipā skaļš augs. Vasarā viņa ir ļoti labi kā augsta duša, jo viņa atvēsina, mentols, vai ne? Viņš atvēsina. Vasarā man bērni ņem piparmētru un smidzina. Es ceru, ka smidzina vismaz ņem. Un piparmētra ir viens no tiem skaļajiem augiem, viens no tiem, kuri iedos drosmi runāt, kuri vienkārši iedos drosmi runāt. Tā ka tā, šo es nolikšu tad šeit,
Un šeit ir vēl viens augs, kurš jau no laika gala man šodien ar mani grib runāties. Piedodiet, šitā būs visu laiku. Kontekstā es zinu, kas ir tas par augu. Vienkārši uzreiz jums izstāstīšu, kas man nāk, kādas sajūtas man nāk. Ja piparmētri ir ļoti uz augšu, ļoti davai runājamies, viņi tagad pasmažot, es vēl ātrāk varbūt runa man sāktos un vēl bez kaut kā, teiksim tā, jo es nevarētu savirknēt vārdus un viss būtu ļoti, ļoti ātrs, tad šis augs ir tāds, kurš tā kā sazemē, viņš tā kā iedod dziļumu. Es runāju skaidri, tīri, patiesi. Mani vārdi nāk no dziļuma. Es iedodu saviem vārdiem virzību. Mana drosme, mana darbība, mans ķermenis iet uz priekšu. Man ir skaidri saprotams, ko man darīt, un es vienkārši eju soli pa solim sazemēti. Ar piparmētru mana valoda ir vaļā, un palīdzot, esot ar šo augu garu, kopā viņiem sadarbojoties jau 2, es skaidri eju uz priekšu un daru savas darbības. Manī ir drosme, manī ir iekšējā pārliecība par to, ka tas, ko es daru, ir pareizi. Un tā ir kumelīte, jā. Es vienmēr pārliecinos, jo man arī ir prāts tā, kā viņš ir. Kumelīte, ziniet, viņai arī ir, tā es jums neparādīšu, bet viņai arī ir zils ēters. Un kumelīte spēja, kā manā skolotājiem arī Sila stāstīja, kumelīte spēja aiziet līdz turienei, kur gaisma neiespīd, ja mēs runājam tautas sakām vārdos, un izcelt, un ja mūsu nodoms ir priekš kāda cilvēka, mēs taisam šo te drosmes dziru, drosmes eliksīru, tad kumelīte aizies līdz tiem pašiem mūsu potenciāliem, lai mēs drosmīgi ietu savu katru soli un darītu tās lietas, kuras mēs jau esam nolēmuši. Raudāt dabūšiem. Tā. Nākamais man ir šīs. Jā, šis ir mans atklājums. Šis ir mans jaunais atklājums, kuru es pagatavoju pagājušajā gadā. Es paskatīšos, vai es pareizi domāju. Ne pagājušajā gadā, bet šogad. Viņi ir no vienas sērijas, tāpēc arī jā. Tas ir dievkociņš. Tas ir dieva kociņš. Un viņš ir, ziniet, kā izskatās dievkociņš. Un šī nav pirmā reize, ka es sajaucu, un man nav par to kauns. Pirmkārt, man bija vairāk piegājieni ar dievkociņu. Bija man iedāvināja dievkociņu, un šitos arī mums grib pastāstīt, kad katru reizi no katra auga, pirms nezinātājs, viņam smažos viss vienādi, vai arī kam nav kas nav pieraduši pie šīm metriskajām smažām, viņam tas būs viena smaža. Man tā no sākuma bija, ka viss smažo vienādi, un es tās nianses nejūtu, bet tās nianses ir kur? Man iedāvināja dievkociņu pa 2 lāgiem, tā kā no viena krūma un no otra. Un es tā kā viņu gatavoju, tie ir 2 dažādi. Pirmkārt, tur bija laika apstākļi dažādi. Daudz dažādu sīkumu, bet augs viens, tātad dievkociņš viens. Un pēdējais, tā kā šis ir no pēdējais ļoti smažoja pēc skujiņiem. Un arī šis smažo pēc skujiņiem. Viņam vairāk ir nevis šī te oriģinālā dievkociņu smaža. Es jums gribu izlasīt par dievkociņu arī. Bet pēc skujiņiem, un protams, ka tur skujiņu klāt nebija. Tur bija man audzinātāja, burvīga sieviete, man vienkārši bija satinusi tādu lielu
tīni ar dievkociņiem, un tā es arī viņas sagriezu un destilēju, un tās maža bija pēc skujiņiem. Grūti saprast, varbūt tur, es varu visu kaut ko minēt, bet tā dievkociņa ēters un dievkociņa message, protams, tur ir. Un dažreiz ir tā, varbūt, ka es pēc 2 nedēļām smažošu, man viņš smažos vēl savādāk. Tas arī ir ļoti no svara. Varbūt ir visādi tādi sīkumi, kurus mēs izrunāsim tad, kad mēs satiksimies. Ja, piemēram, šis un šis priekš mana deguna atšķirās, bet viņam ir viena apakš dievkociņa nots. Un par ko ir dievkociņš? Pats vārds jau to saka un nosaka. Tā ir Dieva aizsardzība. Tad, kad mēs drosmīgi ejam savos soļos, tad, kad mēs drosmīgi uzsākam vai gribam izdarīt kaut kādas lietas, šaubas iezogās vienmēr, vai ne? Vai tiešām ir pareizi, vai tiešām ir viss tā, kā es domāju, tad dievkociņš šajā mikslītī iedos to, šo te ticību, ka tas, kā es daru, tas, ko es saku, tas, kā es rīkojos, tas, kā es izpildos, runāju, daru, ir ar Dieva ziņu. Ir ar Dieva ziņu, un ir viss pareizi. Tagad es uzlikšu brilli, jo es slikti redzu šādā te tumsiņā. Jau bišķiņ jau krēslā ir it kā ir pulkstenis, cik mums ir. 1, jā, bet ir jau diezgan krēslains. Un manuprāt, ka šajā grāmatā bija, tā, šitajā grāmatā nav dievkociņš. Man kaut kā bija doma, ka šeit ir, bet šeit nav. Bišķiņ burkāns. Jā, es viņu neatrodu, bet man ir savu pieraksti. Un es arī neatceros, vai man ir. Jo kāpēc man nav? Tad es ar dievkociņu, es ar hidrolātiem esmu 5 gadus. 5 gadus. Tagad būs 6. sezona pavasarī, ja būs sezona, un viņa būs, protams, jo, kur liksies. Tad dievkociņš man bija, un man ļoti žēl, es ļoti nesaudzīgi 1. gadā savu dievkociņu apgriezu, uztaisīju hidrolātu, un pēc tam 4 gadus man viņš nebija. Un tajā 1. gadā to, ko es par dievkociņu rakstīju, viņš vairs neatbilda patiesībai, un man šobrīd arī neviens cits vārds, ja godīgi kā Dieva aizsardzība, nekas cits man nenāk vairs prātā. Un tā notiek. Citreiz ir pa augu, kad es varu stāstīt no grāmatas, un man ļoti gribās stāstīt no grāmatas, tad šeit, un šo es arī gribēju parādīt, man nav no kā kaunēties, kā vienkārši lasīt to, ko pats augs stāst par sevi. Un ko viņš stāsta šai situācijā, ja mēs ejam uz to, kad uz drosmi, uz pārliecību, uz arī tādu veidu cerību, ka man viss izdosies, ka man viss sanāks. Un viņš atgādina par to, ka atceries, tev jau tādas situācijas ir bijušas. Tu jau esi to daudzreiz darījusi. Tu jau esi daudz soļus līdz šim spērs. Kāpēc, lai šoreiz tev tas nesanāktu? Es tā kā mikrofonā runāju, vai ne? Bet man ir tā kā tālu no deguna. Jo šitā
Jo pavisam pie klāt, tur arī ir ļoti spēcīgs ēters, un pavisam pie klāt arī tas nav vajadzīgs, un to, nevajag arī darīt, vai ne? Tā kā, jo pietiek, ka mēs tādā attālumā ar viņu sēlpojamies, jo tā ir sēlpošanās ar augiem. Jā, atgādini par to, bet tu jau to esi darījis, kāpēc lai šoreiz tev nesanākt, ja tu ej pēc savas intuīcijas, ja tu ej pēc sava, kāpēc viņš man šitā dara, es esmu arī TikTokā, un viņš man kaut ko prasīja, lai es uztaisu. Lūk, un vai ne, kāpēc lai viņš to neizdarītu? Kāpēc, lai vēlreiz nedarītu to soļus tikai ar citu mērķi? Taču ir mums kaut kāds vajadzīgs mērķis, lai mēs to drosmi saņemtos un iet un izdarītu. Ņemam nākamo. Nākamā man ir šī. Es gribētu 5 augus salikt kopā. Ir tā citreiz, ka cilvēki 10 augus saliek kopā, jo vienkārši ir tik ļoti nepieciešams, kad saliek 10 augus kopā, ļoti labi, bet šis gan ir labi. Piedodiet, par katru tā saku, šis gan ir labs. Jo ļoti daudz slāņainas ir tas pieprasījums, un tikpat slāņaini un daudz slāņaini, un tā kā, nezinu, man tur fonā, tā kā sniegpārstaņā, un daudz visa kā vajag. Šis gan ir maigumiņš, šis gan ir maigi, jā, un tieši par to arī šis stāsts maigi, stingri, apzināti, mērķtiecīgi, ar sapratni un sajūtu par to, kad es eju uz saviem mērķiem, bet maigi, skaļi, sazemēti, ar sajūtu, ka jā, es daru visu pareizi, bet tāpat laikā maigi. Tā teikt, tiešām neejot pāri, kā saka, neejot pāri līķiem un nedarot arī pāri sev, ejot uz to mērķi, ievērot sevī to maigumu, attiecībā uz citiem cilvēkiem to maigumu. Jo mēs zinām, ja, ka arī augi ir tādi, jā, un šis te maigums galīgi neiet kopā ar, šobrīd man bija sajūta, ka šī ir apse, bet apse ir tik ļoti patiesībā bezprenti, viņai ir, to es arī gribēju stāstīt, jā, kad mēs zinām, ka augi, viņi ļoti smažojas, bet viņi pievērš ciet, apse ir tīrītājs. Apse ir tīrītājs, bet tāpat laikā indīgi augi. Viņi mums neprasīs, ja mēs viņus lietosim, mēs attiecīgi no viņiem nomirsim. Paldies Dievam, Latvijā šo indīgu augu nav daudz, un no tiem arī, ja cilvēks absolūti nepārādās, arī uzreiz nenomirs, bet apse ir viens no tiem kokiem, kurš vienkārši naturāli kasa nost. Vienkārši naturāli kasa nost. Tad šai salikumā apse ir tā, kas iedod maigumu. Ja mēs zinām, ka apse ir absolūts, piemēram, arī man bija tā ideja, bet ir baigi dubļainais vienkārši iet un apses birzītāji, man ir tāds apšu mešs, iet un viņā gulēt, tad man ir bijis tā šajā, kamēr es šeit dzīvoju pa šiem gadiem, man ir bijis tā, ka es knapi no tām apsēm izvelkos ārā, tāpēc, ka ir pa daudz tur būts. Vai ir pa daudz... ir pa daudz ar to apses enerģiju būt kopā, un jau viņa jau pa daudz ņem nost, ir kaut kas jāliek vietā. Tad apse ir tā, kas noņems, es gribētu teikt tā, ka šai komplektā apse ir tā, kas noņems mūsu ego. Mūsu to ego, mūsu spītību, tā, kura mums nenāk par labu. Tā, kura mums var tikai sprungulu kājās ielikt vai rokās vai mutē, ja? Tad apse ir tā, kas tā kā mierīgi, lēnām, maigi vedīs šai ceļā, šai mūsu drosmes ceļā, kurš kuram, kurā brīdī ir nepieciešams. Ļoti skaists komplekts, un es vienmēr brīnos, kā tas sanāk? Paņemam vēl 5. augu.
Man ir ideja, man vienmēr ir arī, tad, kad es taisu tos hidrolātus, man ir kaut kāda ideja, ko tur vajadzētu klāt. Viņa mēdz sakrist ar to, ko tur vajadzētu, bet mēdz arī nesakrist. Man ir ideja par kalmi. Man tur prasās kalme. Redz, ir jau apse, kas ir attīrītājs, kalme ir tā, kas, un kalmi kāpēc kā dzimtas spēku, bet ir vēl hidrolāti, kas iedod visi skujeņi, ir mūsu dzimtas spēks. Tieši dzimtas lauka atbalstītāji augi. Bet, ja es apzinātu, es liktu klāt kalmi. Neapzināti, vai ko izvēlēsies lauks, nu skatāmies šo. Es taisīšu ciet. Kā jūs zinat, man viņas viss ir nevis nopietni. Es jums varu vēlreiz parādīt, kā viņi stāv. Es vienkārši parādīt, kā viņi stāv. Viņi stāv šādi, ja? Viss pudeles stāv šādi. Reku tās 3, ko es dzēru. Un šīs es zinot, nu šitās mazās es jums vienkārši gribēju parādīt kādos iepakojumos. Bet, nu, viņas man viss stāv ar muguriņām. Jo man pašai ļoti interesanti, kā veidojās šie hidrolāti. Un šeit ir kalma. Jā. Man nav tik labi atmiņa, lai es atcerētos, kuras katru augu noliku, un es viņu šitā čupiņā ņēmu. Attaisnojot savu prātu kustinot un jums pastāstot, kā tas notiek. Kā tas notiek, kad vienkārši mēs prasam dabai, mēs prasam augšņām, mēs prasam mūsu laukam sadarboties un nākt mums palīgā. Un, jā, šis ir tas pilnais komplekts. Un tad es tagad saliešu kopā. Ja kādam norazunēja, es viņu nelietošu, prasiet man, es jums viņu aizsūtīšu. Reāli patiešām es jums viņu aizsūtīšu. Šitā pudelīte maksā 7 eiro plus pasta izdevumi. Nu, tas attiecīgi, kā jūs viņus sūtat. Un ir tā, ka man ir 5 augi, es viņus pagaidām saliešu pa bišķītiņu no katra. To pudelīti pieliešu pilnu. Bet tās proporcijas vēl prasīsies. Man suns šķaud, ja? Iet ēteri pa gaisu. Tā, pipermētra. Tātad kalme. Man liekas, vēl kalme. Kalme, pipermētra, apse. Dieviņš. Jā. Viss mažīgi. Es jums vienkārši nevaru to izstāstīt. Ir tādi hidrolāti, kuri ļoti, ļoti maigi smažo, pat nesajūtami maigi. Nesajūtami maigi smaržo, ka var tikai to auga garu noķert. Bet ir tāds, un tad, kad tāds daudz smaržas saliek kopā, jo smaržas taču arī taisno etriskām eļām, vai ne? Es piemēram, no Latvijas augiem taisās smaržas, viņas vienkārši iftīgi ir. Man draudzene teica, ka viņi vienkārši štirīgi. Un tad, tā kā pa višķītim no katra es esmu salējusi, bet kas prasās vēl? Nē, viņam ir pilns komplekts, nekas vēl neprasās. Cik spēcīgs. Ļoti spēcīgs. Burtiski tā kā tiešām nevis midzina, bet liek celties augšā un kustēties un iekustināt ķermeni. Tie, kas jūs esat sistēmisko sakārtojumu praksēs piedalījušies, jūs sapratīsiet, kā šeit ir. Un arī vispār, ja jūs esat kaut kādās drāmas vai kaut kur, kad jūs nonākat citu cilvēku lomās vai nonākat citās figūrās, ka jums pēkšņi tā enerģija parādās tāda, vai jūs ieiet kaut kādā telpā, vai jūs ieiet, pirms mēs ejam dejot, mums uzreiz gribās dejot. Tas šitas arī ir par deju, par kustību. Un es ceru, ka šim hidrolātam saimnieks parādīsies, jo, kā jūs redzat, man šeit visa kā ir gana, bet es labprāt ar to dalos. Un, kā jau es minēju, 100 ml maksā 7 eiro. Tas nav dārgi, tas nav daudz. Un, jā, es nepateicu, cik maksās meistarklases. Meistarklases maksās 30 eiro. 30 eiro, kur
kur arī, un ja jūs teiksiet, vai ne, kāpēc 7, kāpēc 30, tāpēc, ka tas laiks, ko mēs pavadīsim kopā, ko es jums stāstīšu, par ko mēs runāsim, jums iedos informāciju, ko jums tālāk darīt, kā jums tālāk rīkoties. Nu tā, šis, ir gatavs. Liekam. Man ir tā tendence vienmēr pieliet līdz acēm, kā saka. Un nevajag šļankāt šitā te. Vienkārši ļaut tām molekulām tiešām, ja jūs uzreiz gribat lietot, tad mazliet viņu tā kā iešūpot tajā enerģijā. Un viņš jau, protams, uzreiz ir tas ēteriskās eļļas, bet viņš ar laiku saēdīsies un būs vēl savādāks. Būs vēl savādāks smaržas. Nu, lūk, šādi mums sanāca, jā. Energizers, es gribētu teikt, kustinātājs. Un vēl es gribu pastāstīt tādu fenomenu, ko es esmu pēc meistarklasēm dzirdējusi, ne tikai savām, man pašai arī tāda pieredze ir bijusi. Arī šobrīd mēs esam tā kā uz viena viļņa, un es īstenībā neredzu, vai man vispār kāds skatās vai neskatās. Jo es neredzu nevienu astiņu, bet gan jau. Man pašai arī vērtīgi. Un šeit jūs redzat un dzirdat mani. Padaloties vai ieliekat sirsniņas. Par meistarklasēm gatavotajiem produktiem, ne tikai hidrolātiem, bet visādiem citādiem, kad mainās smaržas, mainās šai gadījumā enerģija, arī tad, kad ēteriskās sēļas, kad gatavo, tad arī aizejot mājās pasmaržo, nav. Tāpēc, ka tad, kad mēs esam tajā kopējā enerģijā, mums ir tas viens nodoms, un tas lauks vienkārši atverās. Bet tad, kad mēs ieejam savā ikdienā, mēs atkal uzvalkam savus vecos metālīšus, savas vecās enerģijas, savas vecās pierastās, nevis vecās, bet visu to, kas ir pierasts ikdienā. Un tad, ienesot kaut ko jaunu, kaut ko vēl ar mūsu paša dvēseles nodomu, tai ikdienai jau nemaz tā nepatīk, ka mēs kaut ko gribam mainīt. Tas ir ļoti līdzīgi, ka jūs tā varat iedomāties, vai ne, kad šie smaržkociņi, kas dūmojās, vai kaut kas, kas smažo un dūmo, ka mums patīk, bet citiem ļoti nepatīk, tāpēc, vai arī, kad kvēpina augus, vai ne? Kas ir hidrolāts? Zini kā, lai es jau esmu šeit kādu laiku, lai tev būtu skaidrs, pavisam skaidrs, aizej uz manu mājaslapu Melitas darbnīca vai raksti Googlē Melita Jana Šrauba, un tur ir Melitas darbnīca vai ieraksta vienkārši ChatGPT, kas ir hidrolāts, tagad ChatGPT vienkārši kruti, kas ir hidrolāts, bet īsāk sakot, tas ir auga ūdens destilāts, tad auga destilāts, kas ir ūdens, auga gars un ūdens. Jā? Tas ir vienkārši smidzināms ūdentiņš, kurš smažo. Pavisam ļoti vienkārši pasakot. Bet ļoti paplašināt, es tiešām iesaku ChatGPT, ja tu vēl ierakstīs Melitas darbnīca, tad tu izlasīsi to, ko es esmu aprakstījusi. Lūk, un jā, kad šis ir tā, kad lietojot ikdienā, kāpēc? Tāpēc, ka ir tas mūsu gaiss ar tām mūsu ikdienas lietām, mūsu domām, mūsu sajūtām, mūsu to, kamā mēs visu laiku esam bijuši, un mēs ienesam kaut ko jaunu. Un uzreiz tas tik harmoniski nemaz nemainās. Tas tā pamazām, lēnām. Tas tāpatās, kā es teicu par hidrolātu dzeršanu arī mūsu organismā. Varbūt mums pietiek ar vienu pilīti, mēs patiešām šo te izdzerot, mums pilnīgi absolūti pietiek. Mums nemaz nevajag to puslitru, litru vai pusotru litru izdzert ar šiem hidrolātiem. Tad tur ir tā lieta, ka tad ir bišķiņ tā kā sev jāpasaka, es tomēr vēlos to, ko es priekš sevis esmu šeit sagatavojusi un izlietot to savu hidrolātu.
Jā, būt ar to ikdienā, ar to enerģiju, ko mēs meistarklasēs vai privātās ballītēs, ko mēs esam tā kā saveidojuši, vai nopirkuši kādu vienu hidrolātu un ienesuši sevī savā mājā, savā dzīvē, savā šai mājā. Tā mēdz būt, jā, kad uz vietas ļoti patīk un pēc tam mājās ļoti nepatīk, tāpēc, ka tā ir liela enerģija. Saprotiet, tas ir stādieties priekšā Kumelīšu lauks, kalmes, kas ir dīķī, kas vispār ir divās pasaulēs, kas ir ūdens un augs, un viņš iet caur dūņām un dubļiem un ceļ ārā mūsu dubļus, un tāpat laikā viņš arī simboliski kā dzimtas aizsargātājs. Pipermētri, kurai vispār nav nekādu pretenziju, ja viņa diesa runās un darīs un augs tur, kur viņa gribēs. Apse, kas ir, pavasarī, man liekas, pirmais ir jādzer apšu pumpuru, gan tējas, gan tinktūras, jo tas vienkārši visas ziemas šļahas, visu organismu attīra, apse ļoti vērtīgs augs, ļoti, ļoti vērtīgs, un hidrolātā viņa ir maiga, vismaz šai izpildījumā viņa nāca kā maigā, kura maigi mūsu ego atvilks, atties maliņā, un tam visam pāri ir dieva aizsardzība, dievkociņš, kas ir no vērmeļu dzimtes, kas tāpat ir attīrītājs, bet jau ar tādu arī maigu piestienu. Es teiktu, ka šeit mūsu tajā drosmes komplektiņā agresīvākā, ja tā varētu teikt, vai visskaļākā ir pipermētra, kuras arī pirmo izvilku, un tā. Tā kā, ja jūs redzat, ka šis ir jūsu komplektiņš un jums tas der, tad paprasiet man, es jums aizsūtīšu. Iespējams, ka es kaut ko uzlipināšu virsū, bet kā es teicu, man ir beigušies lipeklīši un man ir bijusi liela pauze, tāpēc es vispār īstenībā domāju par rebrandingu vai mainīt dizainu. Es tādu esmu plūst un mainos. Bet nosaukums šeit būs, kā jau es sākumā teicu, un es to arī saku, iepakojumam no nozīmes. Nozīmes ir tam, kas ir iekšā, un ja jums ir svarīgi, kas ir jūsu iekšiņās, un ņemt pretīm to, kas ir no būtības, no dabas, no dvēseles, un šajā gadījumā no augu dvēseles, tad piedodiet man par iepakojumiem. Vienkārši lūdzu piedodiet. Neko es tur nemainīšu, tikai tāpēc, lai iepatiktos un pārdotu tur vēl vairāk. Jūs nepārdodu iepakojumus, es pārdodu hidrolātus. Tā, šeit es gribu beigt. Vēlreiz aicinu jūs pieteikties, rakstiet man privāti, vienalga, kur jūs to redzat, kā jūs to protat. Es, protams, apakšā uzrakstīšu. Es nezinu, kas ir šeit laivā, kā šeit, kas tur būs palicis. Ja tur būs kaut kas palicis no tiešraides, es viņu publicēšu, un tad apakšā uzrakstīšu komentāros savu telefonu numuru un e-pastu. Tad jūs varat droši zvanīt, rakstīt. Protams, ka vislabāk ir rakstīt, tāpēc, ka tā rakstītā informācija viņa tā kā piezīmējās un tad nekur nekas nejūk. Es jums aizsūtīšu precīzi, kur tiekamies otrdien. Sāksim 6 vakarā Rīgā. Tas ir Krišāna Barons 3, un tas ir tas rajons pie Dominas tur. Un pabursim sev savus hidrolātus. Manuprāt, šodien mums sanāca brīnišķīgs hidrolāts. Tiešām, ja kāds redz, ka tas ir viņa, es dalīšos, tad aizsūtīšu pa tādu pastu, kāds jums der. Un tā, tiekamies. Tiekamies jau varbūt nākamreiz, tad, kad man uznāks iedvesma atkal uztaisīt kādu hidrolātu, tā kopēji parunāt, pastāstīt, ja jums kaut kas interesē vairāk, rakstiet. Es iznākšu tādā tiešraidē un pastāstīšu un parunāsim par to. Es jau visu kaut ko daudz esmu runājusi un stāstījusi, bet ūdens ir tā vieta, kur es nekur, ja man ir tas nodoms tagad, kad katru reizi, katru dienu ierakstīšu pa vienam hidrolātam un to publiskošu, man nesanāk tas, man neiet, es nevaru savam prātam piespiest darīt to, kā jūtas iet, tāpēc es to darīšu pa savam, sekojiet līdz par to, par hidrolātiem vairāk jūs varat izlasīt Melits darbnīca manā mājaslapā. To var redzēt šajā mājaslapā, var sakot, visu var atrast, visu var uzzināt. Galvenais to visu lietot, ņemt, ar to darboties, to ieelpot vai elementāri ejam laukā. Vēl viena piezīme, ko es gribu pateikt. Šobrīd ir ziema.
Bet no ziemas mums nav smaktas, tādā, vismaz Latvijā, tur, kur es dzīvoju, kur aiz televizorā sniedziņš ir, bet ziniet, kā arī egles, priedes un visi skujkoki, kas mums asociējās ar ziemu, viņi tā kā mazāk smaržojas. Atnes mājās balteglis. Viņas ļoti, ļoti smaržoja, bet man ir bijis tā, ka stiprā ziemā viņas smaržoja vēl vairāk. Tātad, ko mēs varam darīt? Mēs varam ņemt skujkoku hidrolātus un vienkārši ienest sevī šo ziemas aromātu. Plus, skujkoki arī ir pa lielam mūsu dzimtas aizsardzība. Dažādos aspektos, bet ir. Viss šeit es beidzu. Priecāšos jūs redzēt otrdien pie sevis Rīgā uz meistarklasi. Gatavosim katru savu hidrolātu. Meistarklasa maksā 30 €. Darbosimies mēs kaut kādas 2-3 stundas, 3 stundas minimums, kā mums ies, kā mums vajadzēs. Runāsimies, stāstīsim, smaržosim, vērosim, lasīsim, meklēsim. Viss, lai mēs varētu iekustināties tamā, kas mums katram nepieciešams ir. Varu, tātad personīgi no savas pieredzes, ja jūs gribat Ziemassvētkus pārgulēt, dzeriet asinsāļu teju vai asinsāļu hidrolātu, un jums būs ļoti labs nakts miers. Un nebūs nekādas trauksmes un satraukums. Bet ņemiet vērā, nedariet kā es, kad dzeru no rīta un pusdienas laikā, bet tikai uz nakti. Asinsāle ir superīgi. Viss. Paldies! Uz tikšanos. Tagad man vajag šito te.